Sveiki! Šodien es kopā ar jums atvēršu kasti, ko es saņēmu no NYX kompānijas. Tā ir kosmetikas firma, un es domāju, ka jūs jau visi zinat NYX Cosmetics. Un es piedalījos NYX, NYX Face Awards, kas ir konkurss, kurā tu parādi, ko tu spēj kopā ar kosmetiku, un es domāju, ka lielākoties daļa jūs esat jau redzējuši manu video, kurā man ir tie ziedi salīmēti, un es tiku 20 finālistos, tikai 20 cilvēki no Baltijas tika tālāk, un tad būs nākamā kārta, kas ir līdz 30 datumam, bet tas ir tikai mums 20 cilvēkiem, un viņi ļoti dāsni atsūtīja man kasti ar kosmetiku, re, kur viņi ir. Es esmu parādījuši. Šādi viņi izskatās. Es filmēju, kā es viņu atveru jau vakar, bet man kaut kas nogāja greizi un man nākās pārfilmēt. Bet es jums parādīšu pilnīgi visu, kas ir šajā kastē, no sākuma līdz beigām. Un pastāstīšu par katru lietu. Lielākoties šiem lietām ir jau noņemtas visas plēves virsū, lai es varu jums uzreiz parādīt un nosvačot krāsas. Reku mana roka, lai es varētu jums rādīt toņus. Un jā, kaste vairāk vaļā. Un pašā augšā ir top 20. Te rakstīts Congratulations, Emily Young, tas ir mans Instagrams. Un te rakstīts We are super excited to announce that you're one of our 20 top finalists. Thank you for your amazing work so far and good luck with your first challenge. Un to es noteikti pilkšu savu pie sienas, tāpēc, ka man šķiet, ka šis ir tik krūti. Un te ir Face Awards emblēma. Nākamā lieta, kas ir ielikt iekšā, kas man ļoti patīk, šis ir tas, ko liek virsū durvīm. Un te rakstīts netraucēt, fināls strādā, kas ir nenormāli stilīgi, manuprāt, tāpēc, ka, kad es biju jaunāk, es mēdzu krāt pa visu pasauli šāda veidā uz durvīm uzliekamās. Un šis ir tik ļoti jauki, tāpēc, ka tas liek justies man tik īpašai. Nākamā lieta, kas ir šeit, ir tādi sponžiņi. Šie ir asaru formā, kuri viņi ļoti mīksti, un viņiem var izmērēt tonālo vai arī pūderi. Ja jūs taisiet baking un jūs gribat uzklāt pūderi savas sejas, tad šis ir kaut kas, ko jūs varat izmantot. Un viņi ir ļoti, ļoti mīksti. Es vēl neesmu mēģinājis viņus, bet uz taustu viņi jau šķiet ļoti, ļoti jauki. Tad nākamā lieta ir šāda veida sponži, un šie ir preci sponžiņi, lai taisītu precīzas lietas. Te rakstīts, ka precision sponge, tas ir kaut kāds detaļas konkrēts, laikam, izretušēt, un viņi ir baigi maziņie, bet es pieļauju, ka viņi palielināsies ar ūdeni, kad es pilkšu ūdeni klāt, ka viņi palielināsies. Un tas man šķiet ļoti jauki. Tad nākamā lieta ir spoglītes, kur bija kastītē, bet jo es jau izmantoju šo spoglīti, es vienkārši ieliku atpakaļ. Tas ir vienkārši tāds foršs spoglīts. Man ļoti patīk šis spoglīts. Šeit ir parasts īstajā, tā kā es izskatos, un šeit ir pietuvināts, kas ir ļoti forši. Un es noteikti izmantošu šo spoglīti ikdienā, jo spītam, ka man ir spoglīši, man nav iebildumu nesat vēl spoglīšus. Nākamā lieta ir tonālā mikseri. Es izvilkšu viņus visus, lai rādītu uzreiz. Tātad šis ir mikseris, lai padarītu jūsu tonālo gaišāku. Es jums jau stāstīju par to, vai ir iespējams padarīt savu tonālo gaišāku. Un es izmantoju LA Girl tonālo balto, tad NYX taisa tādu pašu, tā kā līdzīgu ideju. Šis ir, kā jūs redzat, jūsu tonālais ir šāds, un jūs jau uztaisīt viņu gaišāku vai šādu. Tas ir, cik piliens jūs pieliekat. Un šī ir diezgan laba lieta, un šis saucās Opalescent 01. Tad man ir šis Warm Chaleur, kurš padarīja jūsu tonālu tumšāku, bet ar, laikam, silto toni. Un šis ir White Blanche. Man šķiet, ka šis ir ar tādu izgaismojošu efektu, un šis ir vienkārši taisot gaišāku. Šis padarīja jūsu tonālu tādu kā ģuvī, tāds svaigu, tāds mitru, bet šis padarīja jūsu tonālu vienkārši gaišāku. Un tad ir vēl viens tonālais mikses, kas padarīs jūsu tonālos tumšāku.
Es domāju, ka šie divi būs man ļoti aktuāli, bet šos es varbūt jaukšu ar tonāliem, kuri nav īsti manā, jo man ir vairāk rozīgais apakštons manai ādai, vismaz man tā šķiet. Un, jā, šīs ir tāds 4 lietas. Tas ir īstenībā kruti. Tad nākamā lieta ir šitāds liels blenderis. Es šobrīd izmantoju no Dermosil blenderi, kurš ir diezgan jauks, vienīgais viņš, jo pēc mēneša viņš ir tāds ļoti nonēsāts, bet tas nekas. Un, jā, šis saucas Flawless Finish Blending Sponge, un šādi viņš izskatās. Tāds melns sponžiņš. Es domāju, ka viņš baigi palielināsies, un, ja es nekļūdos, viņam ir tāda kā spica mala. Šis ir vienīgais, ko es neatvēru. Es īsti neieskatījos viņā. Jā, redzat? Viņam ir tā kā asa mala, tāpēc es varēšu ar viņu panākt pavisam tuvu tieši visādām vietām, kas ir ļoti kruti. Tāpēc, ka parasti visi sponži ir ļoti, kā lai pasakam, vienkārši apaļi ar smailām. Galva tā kā asaras, bet tā kā apaļas asaras. Un man ir šeit kāds uz galda. Nē, arī kur ir. Šāda. Viņam nav nevienas asās malas. Nevienas. Un šim ir. Un tas ir stilīgi. Tas būs noderīgi. Nākamā lieta ir koncealers priekš gaišas ādas un ir priekš vidējas ādas. Es domāju, ka šos varētu savam draudzenēm vai klientiem vai kādiem citiem cilvēkiem, bet šis ir tas, ko piemēram ir sarkanuma kā man vai kaut kādi zila riņķi zem acīm, tad parasti ar korekcijas palīdzību un šādiem toņiem, ko jūs lietojat zemtonālā, jūs varat panākt to, kā jūsu sarkanumu vai jūsu kāds pigmentācijas āds pazūd, kas ir ļoti forši. Man būs jāplāsa konkrētāk, kurš kāds tonis ir kam kuram, bet pagaidām šādi izskatās gaišais. Es jums atvēršu abus. Šis ir gaišais, un šis ir tumšais, vai? Nevis tumšais, bet vidējais tonis. Tālūk. Tāpēc es nevaru sagaidīt, ka es ar šiem sāku spēlēties. Tas ir forši. Nākamā lieta ir kaut kas, kas ir ļoti aktuāls man nākamajai daļai. Tas ir SFX Special Effects kosmētika. Un šīs ir speciālās krāsas, ar kurām tu krāso ķermeni vai uz kostīmiem vai kaut ko tam līdzīgu. Un tagad nākamā tēma, ko mums vajag uztaisīt video, ir daba, ir nature. Mums iedos zaļo toni. Vispār visi šie toņi šajā kastē ir ļoti saistīti ar nākamo konkursu, kā es pamanīju. Tāpēc, ka visi tādos dabas toņos, zaļš, dzeltens, oranžs, sarkans, lai mēs varētu radīt nākamo tēlu ar šo kosmētiku. Nākamajā kārtā vajag izmantot tikai šo kosmētiku. Vispār ne tikai šo, kas ir šeit kastē, bet vispār tikai NYX kosmētiku. Un šis ir zaļš tāds, es jums parādīšu, tāds, es pat nezinu, kā viņu aprakstīt, bet tā kā matējoša lūpkrāsa vairāk. Tā es viņu aprakstītu. Viņa ir ļoti, ļoti pigmentēta, kā jūs redzat. Un jā, jūs varat iegādāties šādus NYX veikalā. Šis ir saucās, es nepateicu, kā saucās. Ko tas ir? Cik esmu profesionāls. Šis saucās Green. Zaļš. Cik orināls. Šis saucās vienkārši balts. White. Un šis ir tāds balts krēms. Es jums parādīšu, cik viņi ir pigmentēti. Un, ja es nekļūdos, tad viņus var arī lietot kā ēnas vai lūpkrāsas vai lineriem. Pieņems, mums pievienojat nedaudz, ir visādas, pieņemsim setting sprayu, nedaudz sajauciet, un jūs varat klāt kā lineri, kas ir kruti. Tad nākamai tātad zeltana, bet tas ir vairāk kā zelta. Un šis saucās gold, jā. Man šķiet, ka viņi izsaucās tā kā tas arī ir tāds zelta. Šādi izskatās zelta tonis. Tad nākamais ir silver, sudraba. Šis ir smogs. Un tā kā nākamā kārtā mums vajag radīt tēlu. Tad šie būs ļoti parocīgi, jo es ar viņiem varēšu ķermeni un seju krāsot. Un tā kā viņi ir ļoti pigmentēti, tad man nevajadzētu būt baigajām problēmām radīt interesantu tēlu. Tikai man vajag iznomēt vēl ko. Es vēl neesmu izdomājis. Un pēdējais man šķiet, ka ir sarkanais. Un viņš saucās sarkanais. Red.
Šito te varētu izmantot pat kā lūpkrāsu, tāpēc, ka viņa ir tik ļoti krēmīga un tik ļoti matēta. Šeit sakamies, jā. Es domāju, ka es pamanīju. Un jā, un te ir diezgan daudz produkta. Tas ir speciālais SFX, kas ir Special Effects Makeup. Viens ir kaut kāds rētas vai kaut kādas maskas krāsot un tā tālāk. Tā, tas ir viss ar šo. Nākamā lieta ir izgaismotāji. Un es esmu daudz runājusi šajā kanālā par izgaismotājiem un tā tālāk. Man ir NYX palete izgaismotāji, bet es vienmēr gribēju izmēģināt šos šķidros izgaismotājus, tāpēc, ka viņiem var panākt visdabīgāko tēlu, kuru vienkārši jūs paņemat nedaudz uz pirksta, nedaudz uz klaidu zvaigiem vai uz deguna, un jūs dabūsiet to svaigo izgaismot kā gaismu, bet tas neizskatīsies kā svītra vai kaut kāds pūdrus sēs. Un tāpēc ar to ir maksimāli viegli panākt dabīgumu, tādu kā ļoti, ļoti dabīgu. Un man ir tonī, šis ir Sunbeam, tas ir visgaišākais. Es jums parādīšu, kā viņš izskatās. Sunbeam ir visgaišākais. Nākamais ir zelts, šis saucās Pure Gold. Šis ir vairāk kā tumšajiem ādas tipam vai cilvēkiem, kur ir iesauļojušies. Un tad nākamais ir Gleam. Un šis ir tāds vairāk kā vidējais. Un es jums parādīšu tūlīt, kā izskatās. Diemžēl saulīte ir aizgājusi, un es smaku neredzēsiet tik labi. Es ceru, ka es redzēsiet gana labi, lai es saprastu. Lūk, gaišākais, vistumšākais un vidējais tonis. Jūs redzat, kā izskatās tas gaišais tons, kas ir tas, ko es lietotu, tāpēc, ka es nevarētu izmantot ne šo. Protams, es varētu, bet tas izskatīsies kā kaut kas ļoti nedabisks. Varbūt jūs redzat, kā izskatās man pirkstē. Laistās. Un man rokā. Tā kā šie ir izgaismotāji. Un jā, ja jūs gribat kaut kādu dabīgo izgaismotāju, es jums noteikti iesaku pačekot šos veikalā, jo es esmu dzirdējis tikai labas lietas par viņiem. Protams, ja jūs esat tikpat gaiši kā es un balti, tad es jums iesaku noteikti iegādāties tikai un vienīgi šo Sunbeam, kas visgaišākais ir. Citādāk šis mēģināja vakar uzlikt uz savas sejas. Un izskatās, ka viņš man derētu, bet īstenībā viņš bija tik ļoti bronzīgos toņos, ka man bija tāds ne. Nākamā lieta ir mitrās salvetes, lai noņemtu kosmētiku, ko es tagad izdarīšu. Es paņemšu vienu. Citādāk mana viss smērējās. Un noņemšu nost, un kā jūs redzat, viņš ļoti labi noņem visu kosmētiku no manas rokas. Un šī ir baigi labi smaržo. Man visiem baigi patīk šis salds. Tur ir 20 gabali, un smaržo ļoti svaigi, pēc dabas. Nākamā lieta ir klasiskais primeris no NYX. Šis ir Angel Veil, un viņš saucās Skin Perfecting Primer Base Perfection, tas ir citā valodā, oil free. Tas nozīmē, ka viņš derēs arī cilvēkiem ar ļoti eļainu seju. Jēziņ, kas man ir, ka es tieškārt nepatīk kaut kādu vārdu. Un jā, esmu dzirdējis ļoti daudz labas lietas, un jūs esat man ieteikuši tik bieži šo primeri, ka, redzat kā, dzīve man ir viņu atvedusi, dzīve man viņu ir dāvājusi. Tagad es viņu izmantošu, un es ceru, ka es viņā iemīlēšos tikpat ļoti kā jūs. Jo jūs esat man sūtījuši DM, jūs esat man rakstījuši Facebookā, lai es viņu nopērku, lai es viņu pamēģinu. Tāpēc es viņu pamēģināšu. Nākamā lieta ir vēl viens sponžs. Šis ir tikai apaļīgs, multifunkcionāls sponžiņš. Es domāju, viņi kļūst lielāki ar ūdeni. Viņš nav rakstīts, bet es pieļauju, ka šis ir labs priekš pūdera un krēmveidīgiem krēmiem. Krēmveidīgiem koncealeriem un visādām masām. Nākamā lieta ir matu sprejs, kurš ir ar sāli, tikai jūras sāli, lai varētu panākt dabīgos lokas. Ja jūs nomazgājat matus, jūs vienkārši ieliekat šo spreju un jūsu mati tā kā beach waves uztaisīs, tāds kā vieglas
lokas. Es esmu redzējusi par šo tik daudz YouTube video visādiem YouTuberiem, tā kā populāriem. Viņi stāstīja par to, kā panākt to smukās lokas bez piepūles. Un man ir diezgan čakarīgi mati. Viņi nav īsti taisni, viņi nav īsti lokāni, viņi ir kaut kas pa vidam. Un ja tas man dos tās smukās lokas, es būšu vislaimīgākais jempris šajā pilsētā. Un šis ir no Matrix, saucās Total Results. Šādi izskatās šis sprejiņš. Un, davai, sprejo. Ok. Smažo pēc vasaras, rīktīgas vasaras. Tad nākamā lieta ir, es apsprejoju, ir šīs vaigu sārtuma komplekts. Saucās Sweet Cheeks. Es gribēju dot šo komplektu, tāpēc, ka man likās, ka man vajag upgradeot savu vaigu sārtumu spēli, tāpēc, ka man gandrīz nekā nav no vaigu sārtumiem, jo man ir tikai mana klasiskā versija. Es jums parādīšu, man tieši ir par rokai. Šis ir mans vienīgais vaigu sārtums, kas man vienīgais likās, ka man piestāv īsti. Un šis ir no NYX, saucās Dusty Rose. Un man ļoti patīk šis vaigu sārtums, viņš tāds ļoti silts un te pašā laikā tāds maigi rozīgs. Bet šeit man ir uzreiz oranžs, violets, ne rozā, tāds kā tumši violets. Tāds vairāk kā persiku tonis, dzeltenīgs, gaiša rozā, vairāk uz brūno toni. Un te ir pilnīgi viss, kas man būtu nepieciešams, lai es varētu sākt eksperimentēt un saprast, kas un kur un ko un kāpēc. Un arī viņi ir ļoti, ļoti pigmentēti. Tas ir vāks, cik viņi ir pigmentēti. Un man būs tikai priecīgi pamēģināt šo, tāpēc, ka man vajadzēja sen ielikt tajā fanu klubā, kuri izmanto konstanti visādus vaigu sārtumus, bet man liekas, tā kā man ir dabīgi ļoti sarkani vaigi, es vienmēr izvairījos no vaigu sārtumiem, jo man bija tāds, es nezinu, vai tā ir laba ideja priekš cilvēku, kam ir sarkani vaigi, lietot vaigu sārtumus, lai izceltu vēl vairāk, bet kopš es sāku lietot tonālos, kuri ir ļoti segoši, man īsti sagribēs pa jaunam ielikt tajā visā pasākumā. Un es atradu vēl vienu mikseri, kurš ir Luminous. Un šis ir, lai padarītu tonālo ļoti, ļoti tādu spīdīgu, tādu ļoti svaigu. Un viņš ir tāds, saucās 02. tonis. Es nezinu, kā es viņu palaidu garām. Te ir tik daudz, kas ka... Un tagad būs uzacu produkti. Jūs visi zināt, ka es izmantoju vienmēr un visur Change and Frame savu uzacu gēlu, tāpēc es biju ļoti lielā sajūsmā, ka man uzdāvināja veselus 4. Un viņi visi ir savā tonī. Te ir arī tas, kas man ir. Tā kā manējais iet uz beigām, es esmu ļoti priecīga, ka man ir jauns, tā kā rezervīte. Šeit ir melnais. Kur ir melnais? Ko ir melnais? Kā vispār viņiem nosaukums? Tā, šis ir espresso. Tas ir tas, ko es izmantoju pirms tam, kad es biju nopirkusi pašu pirmo, bet viņš bija tik tumšs viņš man īsti nepiestāja, tāpēc, ka rekur man dabīgie mata krāsa, un kā jūs redzat, man nav tik kā tumši, man tāds vidēji brūnais, un šis bija ļoti tumšs. Tāpēc es nezinu, ko es ar viņu iesākšu, jo man ir jau tāds, kur es vēl neesmu pat līdz pusē tikusi. Es viņu nopirkusi, viņu noliku, un viņš paliek. Bet es izdomāšu, varbūt es nokrāsošu melnas matus. Nākamais ir čokolāde, tas, ko es tagad lietoju, un ļoti daudz saka, ka man vajag vēl gaišākas, tāpēc es nezinu, šis būs tas, šis man dezerīte. Tad nākamais ir blond, tas tas, ko es mēģināšu izmantot savām uzacīm, tāpēc, ka visi saka, man vajag gaišākas. Un jā, es gribēju iet nākamajā nedēļā pirkt. Un pēdējais ir melns Noir. Es domāju, ka dažkārt visādus tēlus taisot, es varēšu eksperimentēt un mēģināt visādas krāsas. Tāpēc, ka tas ir tik forši mainīt, piemēram, melns uzacis, tas ir kaut kādiem, nezinu, ar kaut ko, un dažkārt tas ir pavisam blondas, un dažkārt brūns, un dažkārt... Man šķiet, ka kosmētika ir vairāk kā māksla, un viņa nevajag uztvert tik ļoti personīgi. Vismaz man tā šķiet.
Un es nolikšu to atpakaļ kaudzē. Tad nākamā lieta ir glitter līme. Es jums stāstīju par to, ka Niks taisa labu glitter līmi. Un es gribēju nopirkt vienmēr. Bet vienmēr man ir tāds, vai tiešām man to vajag šobrīd, vai man to nevajag. Jūs vienmēr domājat, cik daudz es pērku un cik daudz es ieguldu naudu. Jūs negribu paņemt un iztērēt visu savu budžetu tikai uz kosmētiku. Es vienmēr taisu riktīgi research un es domāju, ka man tiešām vajadzēs, es nopirkšu. Un vienmēr es gribēju nopirkt, bet vai nu viņa nebija veiklā, vai nu nebija tik daudz naudas uz rokas, bet vai šis nav smukākais iepakojums uz planētas Zemes? Jā, tas ir smukākais iepakojums. Un viņš vienkārši nāk tāds caurspīdīgs. Un ar viņu var likt arī ēnas visādas. Šādi viņš izskatās, viņu gandrīz nevar redzēt. Un uz viņu var arī likt ēnas, lai viņas ir daudz pigmentētākas. Un runājot par ēnām, man uzdāvināja 4 pigmentus. Un es jums parādīšu, ko es domāju. Šis pigments ir saucās, kā te sauc? Stunner. Un šis ir nenormāls smuks. Viņš saucās Stunner un viņš tiešām ir stunning. Tā, es viņu atvēršu. Un tas ir tāds pūderveidīgs tāds pigments, kurus vienkārši izņemat ārā. Tā, sities laukā. Jūs viņu paņemat uz pirksta un tad jūs uzliekat viņu šādi. Un šis ir tik skaists, tāds kā bronzīgs, spīdīgs tonis. Redzat? Jēziņ! Un ja jūs izmantotu bez tā primera, tā kā bez glittera līmes, viņš izskatītos šādi. Bet pateicoties tam glittera līmē, viņš izskatās šādi. Un es jums parādīšu šis pārējais pigments. Tātad šis bija Stunner. Tāds rūts pigments. Jūs varat arī paņemt un samitrināt viņu ar jebkuru spreju. Jūs paņemat uz otiņas, tā kā nedaudz pigmentu un uzsprejat virsū setting spreju un tad uzkliet uz acīm. Pigmenti parasti domāt, lai ar kaut ko viņus sajaukt, viņus neliek pat taisno uz acīm. Nākamais pigments saucās Gunmetal. Viņš ir šāds tumšs. Kaut arī viņš nav pavisam tumšais. Es jums te mēģinu uz galdiņa izsist, lai varētu jums parādīt. Viņš nezinu, kāpēc man nav atvērts. Labi. Es izstīšu ārā. Un, jā, jūs vienkārši paņemiet līmīti. Es tagad uzlikšu nedaudz uz savas rokas, lai parādītu jums visus šos toņus. Citādi šis viss var ielikt. Un tad jūs vienkārši paņemiet, uzklājiet uz savam acīm un jā. Un tad jūs paņemiet to. Šis ir smuks zils, tāds zilīgi melns tonis. Šis ir Gunmetal. Šis ļoti piestāv maniem matiem. Redzēt uzlikt šo ēnu pa visu savu plakstiņu. Es izskatīšos tik ļoti edgy. Nākamais ir Brighten Up. Šitāds. Un viņu mēs arī uzliksim uz tādu pašu, uz bāzes. Es atceros, es vakar mēģināšu. Vajag daudz paņēmu. Šis ir tāds ļoti gaišs, tāds dzeltenīgs. Arī ļoti smuks. Viņš ir tāds zeltenīgs. Viņš saucās Brighten Up šis. Cik smuki. Un nākamais ir Metallic Velvet. Man patīk tie nosaukumi. Un šis izskatās tāds ļoti violetīgs, ja tā varētu pateikt. Jā, viņš noteikti ir violetīgs, bet viņš ir chameleon, viņš maina toņus. Es nezinu, vai tā ir manā... Lūk, viņš ir. Viņš ir zils, violets, brūns, zaļš. Redz, kā viņš maina toni? Tā kā viņš izskatās violets no šī leņķa, bet šādi viņš izskatās zils. Violets, zaļš. Un tas saucas pa chameleon, tie, kas maina toņus visādos leņķos. Un viņu sauc
Metallic Velvet, šo mazo, kurš ir Chameleon. Un tagad es to noņemšu, citādāk es smērēšu sevi, kleitu un visu pārējo. Un, jā, un tad mēs turpināsim visu šo pasākumu. Bet es uzreiz pasaku to, ka es esmu ļoti pateicīga to, ka man tas viss ir. Un es noteikti negribu, lai es domāju, ka es neesmu, jo es esmu pateicīga. Es vienkārši gribu, lai jūs uzzināt ko jaunu par šīm lietām. Nākamā lieta ir NYX kosmētikas noņēmējs. Šis ir ar eļas bāzi. Visi kosmētikas noņēmējumi, kuri atdalās, noņems jebkuru ūdensizturīgo kosmētiku. Un šādi viņš izskatās. Es atceros, ka šis ir tik ilgi, tāpēc, ka es vienkārši gribu jums pastāstīt arī diezgan jēgpilni, kas te ir un kāda ir atšķirība un vispārējais šiem produktiem, lai vienkārši es jums neparādītu un neskritu tālāk. Tad nākamā lieta ir šīs lūpkrāsas, kas ir Liquid NYX Lingerie. Un man teica to, ka šī ir visjaunākā kolekcija, kas viņiem ir. Man ir viena viņu lūpkrāsa. Piemēram, šī ir aizvērtā, tāpēc, ka man tāda jau ir. Man šķiet, ka man te uz galda ir jābūt. Kur tu esi? Labi, es pēc tam atradīšu, kas ir French Made tonī. Bet šeit ir 11 lūpkrāsas, par kurām es gribu filmēt atsevišķu video. Tā kā nosvačot visas viņas. Un, jā, tas ir ļoti forši. Tāpēc, ka te ir 11 viņas. Es jums parādīju normāli šādi. Jūs pie kaut ko redzēt? Man šķiet, ka nē. Bet jā, tas ir forši. Tad ir balts lineris, kurš ir ļoti smuks. Un ļoti smuks balts lineris. Un tā viņš izskatās. Un viņš nāk ar ļoti precīzu galu, kas ir ļoti forši. Man ir jau daudz lineru no viņiem, kā jūs zināt. Šie ir manējie, tāpēc balts būs forša kompānijā. Es gribu vēl nopirkt visus pārējos, bet ar laiku. Nākamā lieta, kas man ir šie jumbo zīmuļi. Šis ir bronzes tonī. Tie ir tā kā zīmuļi, kurus jūs varat uzklāt pa visu plakstiņu. Un tad vienkārši tas ir tā kā ēnu zīmuļi. Šis ir Pots and Pans, tāds sudraba tonī. Šis ir bronze, Pots and Pans. Un pēdējais ir Black Bean. Šis būs smogs priekš smoky eyes vai kaut ko tam līdzīgi. Šis būs nice. Un viņi ir ļoti krēmīgi, tāpēc jūs varat mierīgi viņus smērēt kopā un tā tālāk. Un tad viņi izžūst un viņi paliek tā kā uz acīm, un nekas viņus nevar noņemt no jūsu acīm, teikt. Tas ir ļoti forši. Nākamā lieta, un mēs sākam toties beigām, ir šīs individuālas ēnas, kuras es jums nesvačošu, tāpēc, ka jūs redzat paši. Šīs ir saucās Butterscotch Caramel, tāda dzeltenā ēna. Nākamā ēna saucās Electroshock. Tāda smuka zila tonī. Nākamais ir Wild Orchid. Šis būs ļoti smuks ikdienai. Nākamais ir Cupcake. Tāds viegli rozīgi, bet te pašā laikā miesas krāsā. Un es paredzētu jums viņus atvērt. Un es paredzētu kastes pa toni. Bet šādi izskatās. Nākamais ir sākšu viņus vērt vaļā. Atlikušos divus. Ir Smoke and Mirrors Illusion. Es pieņemu, ka tas ir pelēks tonis. Tas ir vienkārši pelēks tonis. Un pēdējais ir Ultraviolet. Tas ir ļoti smuks tāds. Viņš izskatās zils, bet viņš ir violets. Tāds violetīgi. Tas violets tonis. Un man nav tādu toņu vispār, tāpēc, ka es nekad negāju uz krāsainiem. Tāpēc esmu priecīga, ka man ir krāsaini, lai es varētu eksperimentēt un taisīt visāds crazy tēls. Tad man ir šis HD pūderis. Man ir šitāds, tikai es parādīšu, kur tas ir krāsā. Šis ir tāds dzeltens un šis ir balts. Beidzu filmēt kameru, bet
šo es nopirku pagājušajā mēnesī un man ļoti nepatīk, tāpēc es ceru, ka šis man patiks, jo šis ir caurspīdīgais un kas var notikt slikti ar caurspīdīgo. Tad man ir otiņa, kas ir priekš vaigu sātumiem un kontūrēšanas. Es domāju, ka šim izmantošu priekš vaigu sātumiem, bet viņa ir ļoti mīksta. Tas ir ļoti forši. Un tad man ir Stick Foundations, kas ir ļoti labi priekš savas ādas. Man ir 02, 03 un 04. Man perfekti der 02. Tas ir ļoti perfekts mans tonis. Viņi izskatās šādi. Jūs vienkārši uzliekat uz sejas un tad jūs izsmērējat. Un viņam ir tāda sedzamība un mana āda izskatās tik luda. Nopietni, tik lūdzu. Tikai man vienīgais satrauc ir tas, cik maz šeit ir produkta. Reāli, tas man būs uz 2 nedēļām, varbūt pat uz nedēļu. Es pat nezinu, un pārējiem arī pat tumšu, bet es domāju, ka es viņus jaukšu ar kādu no mikseriem, lai padarītu viņus man atbilstošā tonī, bet pagaidām sedzamība viņam ir fantastiska, un viņi izskatās tik skaisti uz ādas. Nopietni. Pēdējās lietas, kas man te ir lūpu zīmuļi un acu zīmuļi. Šeit ir vairāk, te ir tāds kā brūnīgs. Es nelasīšu nosaukums, tāpēc, ka baigā jēga man lasīt jums nosaukums. Šis ir ļoti smuks melnais, ļoti pigmentēts melnais. Un viņus var izmantot gan uz lūpām, gan uz acīm, kas man ļoti patīk, tāpēc es īsti neredzu jēgu atšķirt, kuri ir lūpām, kuri ir acīm. Šis pieņemsim ir lūpām, bet es perfekti redzu sevi izmantoju to arī uz acīm. Jums iekšējā acu daļā vai uz plakstiņa. Vienīgais viņus vajadzētu taisīt kārtīgi ciet, jo viņam ir tā kā, ka ja tu neesat viņus kārtīgi ciet, viņi var palikt atvērti. Šis ir tāds smuks zaļais tonis, tāds kā armijas zaļais. Šis ir tāds zils. Vai vairāk stipru spiedu. Kur viņš ir tāds smuks zilais metāliskais. Šis ir tāds vēl viens zaļais, bet vairāk kā matēts dabas zaļais. Un šis ir baltais. Tas nav īstenībā tik pigmentēts, kā man gribējās, bet nav arī slikti. Un šie ir visi zīmuļi lūpām un acīm. Es atradu vēl vienu Jumbo Pencil, kurš ir tāds kā rīktīgi zaļš, kā Ziemassvētkiem. Tas būtu tik skaisti uz Ziemassvētkiem šis zaļais. Jums tā nešķiet, šis būtu kā perfekti zaļais Ziemassvētkiem. Tāpēc es viņu neatradu iepriekš. Man šķiet, ka šeit kas te ir viss. Es izņēmu vēl jau, man kamera izslēdzās netīšām, un es izņēmu jau visu iepriekšējo ārā, tāpēc es tagad nokšu to kasti. Pēdējās lietas ir lūpu krāsas, kuras ir ļoti krūta. Šī ir zaļā lūpu krāsa, un viņi izskatās šādi, un tas ir tik krūti. Ja es gribu, lai es uzfilmēju kaut ko traku ar šādām lūpu krāsām, es noteikti gribētu un varētu. Šis ir sudrabota lūpu krāsa, ko es vairāk uzskatu, ka tas ir vairāk kā pa virsu kaut kam. Piemēram, kur viņi ir, piemēram, jūs uzliekat viņu pa virsu. Piemēram, šai pašai zaļai lopkrāsai, un jūs redzat, viņa izskatās tāda gaišāka un spīdīgāka. Man šķiet, ka tas ir pēc tā kā, ka viņa vairāk liek pa virsmu kaut kam, piemēram, kaut kādai metāliskai. Ne pat metāliskai, bet kaut kādai lopkrāsai, lai viņu padarītu tādu spīdīgāku. Nākamā ir, šis ļoti man atgādina visas omītes. Es jums parādīšu, kāpēc. Šis neizskatās pēc tā, ko visas omītes lieto. Tādu lopkrāsu, tādu spīdīgi, violetīgu. Un es pieļauju, ka es to varētu omītei pat tādu, tāpēc es domāju, ka viņai ļoti patīk šis tons. Tas, ka viņš ir spīdīgs, viņš ir violetīgs. Tas viss, ko gribējies Padomju Savienībā. Viss, ko cilvēki gribēja Padomju Savienībā. Un tad pēdējās divas lietas ir otiņā. Viņi izskatās šādi. Un šī ir speciālā tonālā otiņa, kuras izņemšu ārā no ierakšu pie otiņām. Viņa ir ļoti labs tikai turēklis, man ļoti patīk viņa stausti, viņa ļoti mīksta, un es domāju, ka ar viņu varētu perfekti klāt visā tonālo. Un pat pēdējā lieta ir Cruella, kas izklausās tik dramatiski, tāpēc, ka es atceros, ka bija kaut kāda filma, kurā kaut kāds varonis bija Cruella, un man šķiet, ka tas nebija labākais varonis. Bet šādi izskatās šīs skropstiņas, kas redzat. Un jā, un tas arī viss, kas ir šajā
kastē. Un es parādīšu, kurš to novietoju. Tadā! Un es ceru, ka jums patika tas, ko es jums parādīju. Es domāju, ka man drīzumā būs daudz ideju, ko filmēt, un man būs daudz iespēju filmēt, ko jūs gribat. Jo man tagad ir tik daudz lietu, ka es varu visāds tēls filmēt, kā arī es gribu tagad kaut ko ļoti krāsainu, kaut ko dzelteni, kaut ko rozā, kaut ko zilu, kaut ko ar zaļām ēnām vai kaut ko tam līdzīgi. Man šķiet, tas būs tik ļoti jautri. Eksperimentēt arī ikdienā. Protams, es uz darbu nevaru krāsoties tā, bet es vienkārši gribu eksperimentēt un jā, tas arī viss šim video. Es zinu, ka viņš bija baigi garš, bet es gribēju detalizēt jums parādīt un pastāstīt. Un jā, man ir zili mati. Hei! Un, ak jā, šajā kastē vēl bija matu krāsa zilā un rozā, bet es viņu izņēmu, es gribēju nokrāsot savus matus, un es to izdarīju šodien pa dienu. Ups! Bet, jā, tur bija L'Oreal krāsas, un es jums stāstīju par L'Oreal krāsām. Un tur bija šitas zilais, turkīza un rozais, un man tagad ir turkīza zilais. Bet drīzumā būs video par to krāsu. Tāpēc. Tā, un paldies par jūsu atbalstu. Nopietni, bez jums man nekas neizdotos.